Bet tagad mēs dodamies tālāk, un šis stāsts ir atšķirīgs. Latvijā ir arī starptautiskās skolas, un arī tās ir iekļautas programmas aptvērumā, kas nav samērā salīdzinoši pierasta prakse. Parasti starptautiskās skolas dzīvo savu dzīvi, un nacionālās skolas veido savas projektus un programmas. Bet mēs darījām savādāk. Mēs gribējām izmantot šo te programmu Latvijas skolas soma kā iespēju sūtīt Latvijas vēstnešus uz dažādām pasaules valstīm, no kurienes šie bērni šobrīd uz kādu laiciņu ir nokļuvuši Latvijā. Un sākumā mums gāja diezgan grūti, bet par to visu droši vien pieminēs un pastāstīs arī par risinājumiem un rezultātiem Ginta Kārkliņa, Rīgas starptautiskās skolas starptautiskā bakalaureāta pamatizglītības pirmā posma programmas koordinātori. Lūdzu, Ginta. Labdien visiem! Labdien, paldies par šo iespēju dalīties pieredzē. Es klausījos iepriekšējos runātājus, un es redzu, ka es papildināšu, atbalstīšu un turpināšu to, ko jau tikko teica Anita un Aija, jo skolā tas pats notiek mūsu skolā, tas pats, kas notiek citās skolās. Tā kā Aija minēja, programma ir pieejama arī tiem, kuri netik labi pārzina latviešu valodu, tad mūsu skola, mēs tiešām esam tie, kuri netik labi pārzina latviešu valodu, bet mēs sevi kā skolu, mēs par sevi ar skolu sakam, ka mēs esam starptautiska skolas kopiena ar Latviju sirdī. Un kā skola mēs ļoti intensīvi pie tā strādājam, lai šie bērni un skolotāji arī, kuri uz Latvijā ir ieradušies uz 2, citi uz 3 gadiem, citi tikai uz gadu, viņi aizbrauktu no Latvijas, nevis no kārtējās starptautiskās skolas, kura ir tāda pati kā citur pasaulē, tāda pati programma, tāpat runājam, tādā pašā valodā un īsti nezinām, kurā valstī mēs esam bijuši. Mums ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs tiešām bērniem iedotu šo Latviju, gan bērniem, gan kolēģiem, Latvijas sajūtu, lai viņi zinātu, kur viņi ir un kur viņi šos gadus pavada. Īsumā par mūsu skolu, par starptautisko skolu. Mūsu skolu tā kā regulē starptautisko skolu likums, un šis likums atļauj skolā īstenot starptautiskās programmas. Tātad mūsu skolā galvenā programma ir starptautiskā bakalaurāta programma. Mūsu skolā starp bērniem ir pārstāvētas 47 dažādas tautības, un lai visi varētu savstarpēji sazināties, mācību valoda ir angļu valoda. Starptautisko skolu likums arī nosaka, ka starptautiskajā skolā visiem skolēniem ir jāapgūst Latvijas mācība, latviešu valoda. Šajā mācībā ir iekļaut Latvijas vēsture un kultūra un Latvijas daba un ģeogrāfija. Kā jau Anita Minēta teica, un arī Jinita Juhņeviča pašā sākumā pieminēja, ka programma Latvijas skolas soma palīdz apgūt mācību saturu, un mums šī programma palīdz apgūt tieši abus saturus, gan starptautiskā bakalaurāta programmā, gan Latvijas mācībā. Un gatavojoties dalīties pieredzē, es pajautāju dažiem 4. klases skolēniem, ne visiem, lai viņi pasaka, ko viņi vispār domā par dažādām mācību pieredzēm, izbraukumiem ārpus skolas. Un tieši tā viņi arī teica, mēs braucam, lai mācītos vairāk par tēmām, kuras mācāmies klasē. Mēs iemācāmies vairāk par Rīgu, par Latviju, par Latvijas tradīcijām, un tā ir ļoti interesanta pieredze. Tātad mums šie izbraukumi tiešām ir mācību pieredze. Tie nav, kā iepriekš minēju, mācību stundu kavējums. Tā ir daļa no mācībām. Un kā daļa no mācībām tas var būt gan uzsākot mācības, lai iedotu tādu tā kā ierosmi, ieinteresētu skolēnus mācīties vairāk par kādu tematu. Tā visbiežāk ir daļa no mācībām, kad mēs mācāmies, mēs aizbraucam kaut kur vai pie mums atbrauc kāds viesis un tā šīs mācības turpinās. Varbūt arī noslēgumā, bet tas ir mazāk. Noslēgumā vairāk būtu tā, ka, lai dzīvē redzētu, kā tas, ko mēs esam klasē mācījušies, kā tas dzīvē izskatās.
Informāciju skolotājiem, ko mēs gada sākumā un janvārī katru reizi, tā kā gan mācību gada sākumā, gan janvārī atgādinām skolotājiem, ka katrai klasē no 1. līdz 12. klasē ir jāpiedalās vienā programmas Latvijas skolas Somu pieredzē. Tad skolotājiem mēs pasakām, ka viņiem ir noteikti jākomunicē, ka šī pieredze ir bijusi programmā Latvijas skolas Somijā. Viņi dodas vai no ekskursijā, vai kāds viesis ir uzaicināts skolā. Mēs skolā esam divas koordinātoris, es un finanšu speciālisti arī ir programmas koordinātori. Tātad viņa līdz ar to, tā kā skola maksā rēķinus, viņa automātiski uzreiz redz, kas ir caur skolas programmu Latvijas skolas Somu un kas nav. Līdz ar to viņai tas palīdz arī atskaites sagatavot. Un viņa sēž vienā kabinetā un sazinās ar cilvēkiem, kuri tā kā mūsu skolas Facebook lapā liek ziņas, tātad tur informācija nepārtraukti tiek nodota visos virzienos, lai gan šīs pieredzes tiktu atspoguļota. Un tā ir viena lieta, ko mēs skolotājiem noteikti sakam, ka mēs saņemam no programmas šos līdzekļus, ko programma mums prasa. Pretī ir tik daudz mēs varam darīt, ka tiešām parādīt, ko tā dod un kā bērniem tā palīdz mācīties. Kā Aleksandrs jau minēja, saziņa ar piedāvātājiem ir ļoti svarīga, un šeit skolotāji vienmēr sazinās, un bieži vien tieši tādēļ, lai šīs pieredzes pielāgotu mācību vajadzībām, šīs pieredzes mēs neņemam viens pret vienu, kā piedāvātājiem viņas ir aprakstītas, un kā viņas varbūt, ka viņi ir sagatavojuši. Citreiz mēs prasām arī, ka pamainīt, ne tā, ka mēs pieprasām, bet kopīgi vienojamies. Nevienmēr piedāvātājiem tas ir tā kā uzreiz saprotams, un bieži vien ir tā, kā Aija tikko minēja, ka reizēm liekas, ka tās pieredzes ir ķeksīša pēc, ko viņi negrib, lai viņiem tā būtu. Mēs arī tā negribam. Un sazinoties ar piedāvātājiem, reizēm ir tā, ka, ja piedāvātāji piedāvā vairākas pieredzes, un saka, mums tās pieredzes, ko jūs gribējāt, vadītāji ir saslimuši, mēs jums piedāvāsim citu vietā. Nē, tas mums neder, jo tas mums neatbilst mūsu mācību vajadzībām, tas nepalīdz bērniem apgūst to, kas viņiem ir jāmāk. Mēneša izlases, kuras katru mēnesi pienāk man e-pastā. Kādreiz es viņas izsūtīju visiem latviski lasošiem kolēģiem. Es sapratu, ka tas ir vienkārši kārtējais e-pasts viņu daudzajos e-pastos, kuriem viņiem nav laika. Tad tagad es šīs mēneša izlases apskatos un citreiz neaizsūtu nevienam, citreiz aizsūtu konkrēti, ja es redzu, ka konkrētiem skolotājiem kaut kas varētu interesēt, es aizsūtu, un tad bieži vien es pati rokos izlasēm cauri. Es atceros kaut kad plānošanas laikā, tad, kad mēs plānojam mācības, ja es atceros kaut ko es esmu redzējis, kas viņiem varētu noderēt. Es jautāju skolotājiem, kā viņi meklē šīs pieredzes, un viņi teica, ka ļoti izmanto filtrus un tiešām rokas cauri filtriem un lasa dažādus aprakstus, lai varētu saprast, kas varētu noderēt, kas nevarētu noderēt, un pēc tam nākamais ir saruna ar piedāvātāju, un tas nenozīmē, ka ja viņi ir atraduši caur filtriem un katalogā šo piedāvājumu, ka viņi tiešām to arī paņem, bet pēc sarunas patiesībā tad notiek tā īstā izvēle, vai būs vai nebūs. Dažas lietas, kā tas izskatās dzīvē. Piemēram, šo Latvijas mācības programmu mēs apgūstam gan integrējot mācību jomās un integrētos tematos, gan caur dažādiem svētkiem, ko mēs svinam skolā. Un, piemēram, Latvijas Republikas proklamēšanas gaddienai 1. klase uzaicināja Daigas Princes un Daigas Kaufmanas mākslas studiju, un viņi pielāgoja, viņi īpaši tā kā veidoja tās nodarbības, ko bērni darīs, lai viņi vairāk varētu mācīties tieši par saktām, par latviešu rotām, par tautas stērpiem. Nevis tikai tīri un tikai vienīgi tā kā par glezniecību sasaistīto kopā. Vilkači man arī jāpiemina, vilkači tiešām ir malači. Un 2. klases tēma, viņiem integrētais temats, kur mēs esam vietā un laikā.
Un sasniedzamais rezultāts ir tāds, ka skolēni saprot, kā zinātnieki izmanto senus cilvēku un dabas radītus atradumus, lai mācītos un stāstītu par pagātnes notikumiem uz dzīvi. Tātad Vilkači mūsu skolā 2. klasē mācīja tieši par senajām rotām, par tautas tērpiem, kā mūsu latviešu zinātnieki, pētnieki ir rekonstruējuši tautas tērpu, ņemot dažādas atradumus un veidojot šīs teorijas un izdomājot, kā tas varētu būt noticis un kā viņi varētu izskatīties. Pēc tam 2. klases skolotāji viņiem sagatavoja mūsu skolas, pirmsskolas un sākuma skolas smilšu kastē. Viņi paši darbojās kā arheologi. Skolotājs bija aprakuši dažādas lietiņas smiltīs, kuras skolēni meklēja, un pēc tam no šīm lietām viņi mēģināja veidot savas teorijas, kas tas varētu būt un kam to varētu izmantot. 5. klase, viņiem temats bija tematā, kā mēs sevi organizējam un sasniedzamais rezultāts. Skolēni saprot, kā uzņēmuma darbi nosaka pieprasījums un piedāvājums. No vienas puses liekas, ka radošā nodarbība iepazīst tiksla mākslu īsti nav saistīta, bet skolotājs īpaši vēlējās šo, kā es teicu, tā kā temata iesākumā, lai pavirzītu skolēnu domu uz to, ko viņi var kādā veidā viņi varētu izveidot savu uzņēmumu. Šī temata laikā 5. klases skolēni, viņi pēc tam temata noslēgums bija viņu tirgus diena, kurā viņi tirgojās ar dažādām pašu veidotām lietām, un skolotāji vēlējās viņiem piedāvāt pieredzi, kurā viņi var iegūt to, saprast, ka viņi var kaut ko paši savām rokām izveidot. Nevis tikai biznesa ir nopirkt kaut ko veikalā un pēc tam pārdot par dārgāku, par lielāku summu. 7. klasē tad jau ir vairāk, nav tik ļoti integrētas mācības, bet vienalga viņa skolotāji savstarpēji sadarbojas. Un ir arī tas pats mūsu jaunības laikiem, kas literatūras skolotāji ļoti daudz brauc uz rakstnieku muzejiem. Arī to mēs turpinām darīt. Tātad latviešu valodas skolotāji, tad, kad viņi ar 7. klasi mācījās lasīja meistaru novelu Radolfa Blaumiena meistaru novelu Nāves ēnā. Protams, mācījās par autoru dzīvi, viņi mācījās arī par vēsturisko situāciju. Viņi mācījās par to, kādu valodu lietoja tajā laikā. Viņi gan lasīja noveli, gan skatījās filmu, gan arī aizbrauca uz muzeju. Un skolotāji teica, ka bērni bija ļoti pārsteigti muzejā ieraugot rakstnieku kažoku, kas nopirks par šīs novelas honorāru. Un viņiem bija liels pārdzīvojums par to, ka viņi saprata, ka šis kažoks netiešā veidā bijis iemesls rakstnieku nāvei, jo rakstnieks to novilcis Ziemas salā, ejot uz braku mājām, augstējies, saslims un pēc smagas slimības mira. Bet skolēni uzzināja vēl daudz citu interesantu faktu par Blaumaņa dzīvi, un saistot izlasīto darbu ar rakstnieku dzīvi, viņiem veidojās izdziļāka izpratne par lasīto un interese arī par citiem viņa darbiem. Un noslēgumā viņiem vajadzēja turpinājumu rakstīt Blaumaņa novelē, ne tikai rakstīt, bet veidot. Tad jūs redzat, ka ir gan rakstījuši, gan zīmējuši kā komiksu, un kur viņiem bija jāparāda, ka viņi var turpināt strādāt tādā kā Blaumaņa stilā, un tam visam palīdzēja arī šis muzejs. 11. klase, atkal viņiem arī šis bija iesākumam, jo viņiem starptautiskā bakalaurāta vizuālās mākslas programmā, viņiem tas bija pat tāds uzdevums doties uz izstādi, atbildēt uz jautājumiem un uztaisīt vienu darbu, kurš kaut kādā veidā bijis iedvesmots no izstādes apmeklējuma. Un pēc tam žurnālā veidot savu analīzi gan par izstādi, gan par savu darbu. Un nobeigšu savu pieredzi stāstu atkal ar to, ko 4. klases skolēni ir teikuši. Un ko viņi teica? Viņi teica, tad, kad braucam ekskursijās, mēs mācāmies dažādās vietās, ne tikai klasē. Un tas ir tas, ko mums skolas soma palīdz tiešām iznest šīs mācības ārpus klases, lai tās būtu vairāk saistītas ar reālo dzīvi, ar realitāti, ar Latviju, un nebūtu tikai ieslēgtas
telpās, un mēs ļoti daudz izmantojam šo katalogu arī tad, kad mūsu skolas summas finansējums jau ir beidzies. Un paldies par šo iespēju. Liels paldies, Ginta! Es esmu pārliecināta, ka ļoti, ļoti daudz Latvijas skolotāji atzīmēja idejas, ko viņi varētu darīt ar saviem dažādu vecumu skolēniem. Un jūsu pieredze patiešām ir apbrīnojama, pārdomāta un lieliski sasaistīta ar mācību procesu. Liels jums paldies! Un paldies, ka jūs pieminējāt arī to aspektu, ka šie te kultūras norišu apkopojumi bērniem un jauniešiem nav domāti tikai programmas finansējumam. To var izmantot tik viens. Jūs varat ieteikt vecākiem, jūs varat ieteikt pašiem skolēniem, kā resursu, kā krājumu, kur uzzināt, kas notiek un ko es varētu darīt ar draugiem, ar ģimeni vai viens pats. Paldies jums liels!